uzgavilējam, uzsmaidam Ilgai Reizniecei. Cik jauks laicīgs, vai ne? Es noteikti domāju, ka labāk tā nekā būtu 45 grādi karstuma. Jūs visi būtu tādi pilnīgi ļengani. Tagad visi mundri, spirkti, ir svaigums, tāpēc priecīgus svētkus. Mēs arī te Pārdaugavas meitenes gribam jums kaut ko kopā nodziedāt. Pirms notiek tas lielais notikums, proti mūsu jaunā albuma atklāšana. Un tāpēc mēs aicinām nākt tuvāk, un varbūt, ja kādam bērnam gribās dziedāt kopā ar mums uzreiz jau tagad, droši var pievienoties, jo mēs dziedāsim, pāris dziesmīs par to, cik jauki, ka tāda vasariņa. Kopā ar mani ir folkloras kopa Vārpas, un dziediet mums līdzi. 1, 2, 3, aiziet! Koši, koši, jauki, jauki, kad Dievs deva vasari. Koši, koši, jauki, jauki, kad Dievs deva vasari. Dzied putniņi, dzied ganiņi, ar rajiņi gabele. Dzied putniņi, dzied ganiņi, ar rajiņi gabele. Maz putniņas augstu skrēja dziedādams. Cirulītis maz putniņas augstu skrēja dziedādams. Dievam nesa grāmatiņu, lai dot siltu vasari. Dievam nesa grāmatiņu, lai dot siltu vasariņu. Tāda ļoti šķidra aplausa. Mums tai patika. Es saprotu, rotas aizņemtas lietu sargi, jātur lietas. Nekas, tagad iedodiet kaimiņiem paturēt, un tagad mēs izdarīsim kopā, lai īpaši bērni, lai sasildītos. Viena dziesma, ko es zinu, ka mani, te ir daudzi mani skolnieki, es pazīstu dažus. To, ko jūs visi zinat, šito te dziesmu padziedāsim? Jā, aiziet visi, arī tie, kas nenojauš, kas notiks, saliek rokas šitā, un dziedāsim kopā. Juku, juku, sīki putni, lidu, lidu, vanadziņ. Juku, juku, sīki putni, lidu, lidu, vanadziņ. Smušies, sodiņi, dunduras, nedunduri. Smušies, sodiņi, dunduras, nedunduri. Tagad es dzirdēju tikai mūsu mikrofonos. Tagad mēs tikai rādīsim, kas jādara, un jūs dziediet skaļi. Labi? Vēlreiz. Aiziet! Juku, juku, sīki putni, lidu, lidu, vanadziņ. Juku, juku, sīki putni, lidu, lidu, vanadziņ. Smušiņas, sodiņi, dunduras, nedunduri. Smušiņas, sodiņi, dunduras, nedunduri. Jā, daži domā, tad augsts drēgni mums vēl te jādzied. Labi, mēs tagad jums iemācīsim pašu īsāko dziesmu pasaulē. Gribat? Kurš grib iemācīties pašu īsāko dziesmu pasaulē? Amēlija grib, man liekas, jo mēs vēl pulciņā nepaspējām iemācīties. Visi sagatavojās, sākums būs tieši tās pats. Visi gatavi, jo tā dziesma tūliņi beigsies. Jūs nepaspēsiet, ja nebūsiet gatavi. Meitenes, aiziet? Jukai dzēres, puts mežā, olas deg. To izmērīties ir izmērīts. Zinātnieki pasaulē izmērīja īsākas dziesmas, par šo nav. Tad vēlreiz visi kopā. Gatavi. Jukai dzēres, puts mežā, olas deg. Paldies. Bet es redzu, ka vismaz, viena mazā dziedātāja man ir satēpusies tautiskos brunčos. Annija, nāc, lielais brālis, lai tev pavada. Un šito būs Emīla, nāc pavada māsuņu, lai uzkāpi. Mums būs arī, tagad būs daži dziedātāji, es ceru, tie, kas arī tajā albumā piedalījušies, jo šīs ir lielās meitenes. Kad viņas bija maziņas pirms 10 gadiem, viņas arī dziedāja tādas 4-gadīgas. Bet tagad jau viņas ir lielas meitas, viņas dziedās vēlāk, bet mēs palūksim vismaz Anniju, viņa tuvojās. Vai ir arī Māra Andrejus, neredzu, vai viņi ir atnākuši? Ir. Viņa arī būs gatava dziedāt. Kas to zina? Pastīsimies. Annija. Lūdzu, režisori, mums vajag mikrofonu tā ļoti zemu, lai Annija var dzirdēt. Un Annijai arī būs tāda dziesma, kur varēs visi piedalīties līdzi rokas kustināt. Tagad, kamēr Annijai te liek mikrofonu, mēs iemācīsimies to, kas tur jādara otrajā daļā. Tur ir jādara tā. Viena plauksta, otra kopā. Viena, otra kopā. Klip, klap, klap. Klip, klap, klap. Klip, klap, klap. Klip, klap. Ļoti labi. Un tagad vārds mazajai Annijai. Pēdējais
saulīte, upītes malā. Spīdēja saulīte, upītes malā. Tur manas māsiņas palagus vēlē. Tur manas māsiņas palagus vēlē. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, palagus vēlē. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, palagus vēlē. Tur manas māsiņas palagus vēlē. Tur manas māsiņas palagus vēlē. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, valīte pavalā tavu. Dancoja valīte pavalā tavu. Rakstā pavalā tavu. Rakstā pavalā tavu. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, pavalā tavu. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, pavalā tavu. Rakstā pavalā tavu. Rakstā pavalā tavu. Skaloju vēlēju brālīša kreklu, skaloju vēlēju brālīša kreklu, laimīgs kreklīš saulītes starus, laimīgs kreklīš saulītes starus. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, saulītes staros. Klip, klap, klap, klip, klap, klap, saulītes staros. Laimīgs kreklīš saulītes staros. Laimīgs kreklīš saulītes staros. Paldies, Adlijai! Bet, lai tā saulīte tiešām atspīdētu, šitā viena dziesma bija laba, mums vajadzētu vēl vienu dziesmu par saulīti. Un tāpēc, re, kur Mara ar Andreju nāksiet? Nakšu! Nakšu! Nē, nenāc Mārija ar Andreju, tas nekas. Visas šīs mazās balstiņas, es redzu daudzus dziedātājus, kas diskā piedalījušies, to jūs visu varēsiet dzirdēt tieši pāri diagonālē, kur tas zaļais lietusargs. Tur tos albumus šodien tiešām ir pirmā diena, vakar viņi tikai atnāca, viņi ir brīnišķīgi. Tur piedalījušies visi Ilģu mūziķi. Un, diemžēl, viņi nevarēja šeit ierasties, tāpēc vēlāk mēs dziedāsim bez tiem instrumentiem. Bet jūs varēsiet par īpašu cenu tikai šodien nopirkt šos albumus un klausīties visu vasaru. Un atlikušo laiku līdz pašiem Ziemassvētkiem. Bet tagad es domāju, ka būtu pienācis īstais laiks saukt uz skatuves no galveno cilvēku, bez kura nebūtu mūsu mīļais albums iznācis, proti Ivetu Mielavu no izdevniecības Upe tuviem un tāliem. Un mēs ar Ivetu gribētu izsaukt un apsveikt visus dziedātājus, un ne tikai dziedātājus. Albumi ir arī brīnišķīgi skaisti. Un, lai viņi būtu tik skaisti, tur ir piedalījušies savu roku pielikuši Jūrmālas alternatīvās skolas 3. klases skolnieki, un dažus es redzu, un arī viņus mēs aicināsim uz skatuves, un apbalvosim ar albumiem, un sveiksim visi kopā. Un tagad paldies, meitenes, jums arī jāpiet vēlāk. Nāc, Ivetiņ, tuvāk. Iveta Mielavas laucis sveicam ar aplausiem. Nāc tuvāk. Tā, un, diemžēl, laikam, zini ko, neesiet, kā lai saka, bailīgi kāpiet vien tev skatos, mīļie vecāki vai brāļa māsas pavadījus, un tad es saukšu visus, kas piedalījušies, un visi nākat rindiņā, un katrs dziedātājs no sākuma, un pēc tam mākslinieki dabūs albumu no Ivetas Mielavas rokām. Aiziet! Annija! Annija, kur tu esi? Annija, kur pirmā? Viņa mūs dziedāja. Sveicu tur kārtīgiem aplausiem, pati jaunākā dziedātāja. Tūliņais viņas Andrejs un Mare. Alise, Enija, Helga, Līva, Marta, Lita, Evelīna, visi nākat šeit augšā. Lūdzu aplausus šie mazie dziedātāji. Jūs zināt, ka tas nemaz nav viegli dziedāt studijā. Pat grūti tev uz skatuves uzkāpt, bet studijā ir vēl grūtāk. Kārtīgi aplausi viņiem visiem. Šie tie ir dziedātāji. Aplausi nebeidz rimties, lai arī jums tie lietusargi jātur. Paldies. Un tagad lielās meitenes Kitija, Elīna, Evita, Matilde, Monta, Paula un Zane. Lielās meitenes, ar kurām kopā mans prieks un laime jau gandrīz 10 gadus draudzēties. Tagad lūdzu mākslinieki, vai skolotāja Ieva arī ir atnākusi? Skolotāja Ieva nav atnākusi?
Tad mēs gribam aicināt, mums ir brīnišķīga sadarbība izveidojusies ar datormākslinieci Gunitu. Un Gunita ir tā, kas salika tos daudzos zīmējumus, sakombinēja un salika kopā tā, lai izskatītos tik brīnišķīgi, kāds izskatās. Lūk, Gunita nāk uz skatuves, aplausi viņai. Un mūsu mākslinieciskajai diska veidotājai seko mūsu mākslinieki. Un tie ir Alise, Katrīna, Marta, Beate, Evelīna. Un puiši Alberts, Rudolfs un Lorents. Marta arī, čau Marta. Visi nav sanākuši, tāpēc, ka Jūrmala tālu notiek svarīgas lietas, ko darīt. Paldies! Nu, vēl vienreiz, aplausus viņiem! Paldies! Nu, tā var teikt, ka svinīgā daļa ir beigusies, un tagad mēs gribam tādu mazu koncertiņu. Kā jau es teicu, mūsu īļu mūziķi diemžēl nav ieradušies, bet viņu sniegumu jūs dzirdēsiet albumā. Bet mēs aicināsim tagad folkloras kopu vārpas, lai viņas uzspēlē un uzdzied vēl mazliet mums. Meitenes, lūdzu. Lai arī albums ir domāts bērniem, un tur skan tā kā vairāk tā kā bērniem domāts dziesmas, man tomēr ļoti gribās, lai mīļie vecāki un ģimenes, kas šeit sanākušas, lai jūs dzirdētu, kā skan īsta folklora. Un meitenes, lai arī viņām ir tikai 14 gadu vidēji, viņām patīk, viņas ir iepazinušas īstu folkloru, un tagad viņas dziedās tā, kā apmēram pirms pārsimt gadiem visos Latvijas pakalnos rotāja. Jo tad, kad ziedēja visa daba, arī meitenes ziedēja, un to sauc par rotāšanu. Un lūdzu, skaņu režisori, esi uzmanīgs, jo meitenes dziedās dūšīgi. Kad rotāja, tad bija jādzied tā, lai puiši 10 km apkārtnē dzirdētu. Tātad šeit mēs dziedām Toņkalnā, lai Āgenskalnā puiši dzirdētu, apmēram tā. Lūdzu, meitenes, par ievām. Kalnā balta ieva zieda rotā, rotā, lejā strauja upe taka rotāja, kalnā kāpu pušķoties ir rotā, rotā, lejai mazgāties ir rotā. Es nezinu, kas par rotu. Rotā, rotā, māsiņai galviņai rotāja. Metā kusa saulītē ir rotā, rotā, nesiltā istabā ir rotāja. Dziedat meitas vakarā ir rotā, rotā, vakarā ir tavu skana rotāja. Pusdienā neskanēja rotā, rotā, kad bitīte ziedus lasa rotāja. Īstenībā man liekas, ka skanēja tīri labi arī pusdienā, vai ne? Un šī dziesma bija no Sēlijas, no Daugavas krastiem Sēlijām, un nākošā būs savukārt no cita Latvijas gala. Tā būs no Kurzemes, no pašas Lietuvas robežas, no Rucavas. Zini, ko es atdinojuši lejā, man gribās dzirdēt, kā jums skan. Neviens rītā nebrauca, kā brauc brālis ar masanu, kā brauc brālis ar masanu. Kur ir auga ieva ziedu, tur piegrieza kumelenu, tur piegrieza kumelenu.
Un tagad meitenes paņems vēlreiz instrumentus, jo, ziniet, folklorā ir tā, ka visi spēlē visu faktiski. Ja kāds māk spēlēt viotu, viņš māk spēlēt arī stabuli, un var samainīties, iemācīties mandolīnu, arī ermoņiku. Daži mums instrumenti nav, un dažas meitenes arī mums nav līdz, bet, nu, tik mēs esam, uzspēlēsim dzīsmi. Tā būs tāda jocīga dziesma, kas saucās dzīsme, tātad no Latgales, bet īstenībā tas ir dancis. Tā kā, ja jums paliek augsti, šis ir īstais mirklis palēkāt, pakustēties un uzdancot. Bet, ja kāda gribas dansot, šo otrdienu jau nākat uz RTU, kā vienmēr, mēneša pēdējo otrdienu, meitenes tur būs, visi spēlējuši, nākat uz dančiem, ja šodien tā gluži nenesās prāts. Tātad mums bija jau dažādi Latvijas novadi, pašlaik mums būs dziesma no manas mammas, no manas mammas dzimtas puses, proti pats augšējais gals, tur ziemeļaustrumi, Liepna.